Sveiki, šodien es parādīšu vingrinājumu bicepsam. Tas būs vingrinājums hanteļu, roku saliekšana ar hantelēm sēdus, pārmaiņas. Tā nekā baigi sarežģītā arī nav. Ja mēs paņemam atkal hanteles no zemes, vienu roku, kājas ir pie zemes stingri, un paceļ vienu roku augšā, izvelku un pēc tam otru. Kas ir svarīgi, lai tā roka neiet šā te, kad daudziem sanāk šā te kaut kā. Kad tu vicinies augšā šā te kaut kā. Tas jau atkal vairs nav īsti labi. Tur tos elkoņus klāt, un tā nav tā, ka viņi atraujās un šitā iet augšā vai tā. Bet viņi stingri visu laiku vienā pozīcijā, lai tu pacel vienu roku un pacel otru roku. Kas vēl ir tāda lieta, kad var celt šādu te āmuru tvērienā, tad darbojas vairāk biceps ārējā daļa. Bet pārsvarā viss taisa ar to saucamo supināciju, kad tu pagriez to roku. Hops, un pēc tam pagriez ar otru roku. Jo biceps darbojas arī ne tikai tad, kad tu cel augšā, bet arī tad, kad tu pagriez tās rokas. Un vēl ko es pievēros, kā nevajadzētu īsti darīt, ir tā, kad paceļ to roku augšā šā te, un pēc tam patur, un tad tikai nolaiž nost. Bet tad tas biceps reāli strādā līdz šejienē kaut kur. Un ja tu viņu cels vēl šeit pēc tam augšā, tad jau reāli atpūties. Jo šeit tev visu laiku, ja tu līdz šejienē laidīs, cels viņu augšā, tad tev visu laiku būs slodzi uz to biceps. Līdz šejienē pietiek. Jebkurā gadījumā tā problēma neradīsies, ja tu nekustās elkoņus, elkoņi visu laiku būs stingri klāt. Hops, un izvelk. Neaizmirst laikot, šērot, abonēt kanālu. Aranži, tiekamies nākamreiz. Vēl tāds mans sīkums vēl, kad saka tautā, ka it kā bišķīt labāk aug, ja dara arī šitādā veidā. Hops, ka tu pacel, ka tu vēl griezti cels to roku augšā šādē. Tad bišķīt jāpaskatās. Sākumā apsties uz vienu, biceps, un pēc tam, kad celē otru roku, tad apsties ar uz otru. Tā viņš labāk aug.